Ceturtdien, 25. oktobrī, LBL2 ietvaros basketbola klubs Vidzemes augstskola savā laukumā uzņēma Rīgas Stradiņu universitātes komandu. Agresīvas un sīvas cīņas rezultātā vijā studenti izcīnīja uzvaru. Pirmās 10 minūtes rezultāts gāja punkts punktā, abas komandas vienlīdzīgi krāja punktus. Noslēdzoties pirmajai ceturdaļai, rezultāts 13–16. Otrajā ceturdaļā viesi sāk spēlēt agresīvāk. Tā noslēdzās ar rezultātu 31–43 viesu labā. Pēc puslaika laukuma saimnieks spēlē sāk izteikt agresīvu, pelnīja piezīmes, tomēr arī punkts izdevās izcīnīt. Otrajā puslaikā 4 BK vijā spēlētāji saņēma 5 personīgās piezīmes un atstāja laukumu. Dažas sekundes pirms spēles beigām viesu komanda guva 1 punktu pārsvaru. Pusotru sekundi pirms spēles beigām vijā komanda pieprasīja minūtes pārtraukumu. Pēc Udalga Zēna precīzas piespēles spēle beidzās ar rezultatīvu Otto Grīnberga 2 punktu metienu. Grūts sākums. Stradiņu universitāte sākumā ļoti agresīvi spēlēja, gāja pēc visām bumbām. Tas bija, viņiem bija otrajā metieni, viņi tos ļoti labi izmantoja. Spēcīgi, met ļoti labi sākumā. Mēs pirmo puslaiku, gulējām, aizsardzībā nestrādājām. Otrā puslaikā saņēmāmies, iemetām savus punktus. Aizsardzībā ļoti labi nostrādājām otrā puslaikā. Prieks par džekiem, kad nostrādāja aizsardzībā, ļoti daudz 5 piezīmes sasīt. Tas vien nozīmē tā, kā mēs gribējām uzvarēt šo spēli, cīnējāmies aizsardzībā. Pēc pirmā puslaika zaudējām katastrofāli bumbas. Pēc spēles jau tas bija vienāds, un es uzskatu, ka tas arī bija tas, kā mēs panācām uzvaru ar aizsardzību. Sākumā tā atlētām, ka likās, ka būs bišķīt pa daudz, ka netiksim apakaļ, bet es jau zināju, nācā pēdējā ceturtdaļa, redzēju, ka viņi arī tādi paguruši. Nespēlēja arī savu labāko spēli, un bija jau tā sajūta, ka varam vinēt. Beigās gandrīz jau bija tas galvenais iemesls, kāpēc mēs savu spēli zaudējām. Tajā galā tā, ka bija likās, ka uzņemšos uz sevi, bet nesanāca tā, kā gribēju, bet beigās jau redz kā veiksmīgi, tomēr pa vienu vinējām. Vienīgais problēmas ir ar Rūģi, jo es nezinu, viņa piespēles viņš vispār nemāk dot. Beigās tur bija jābūt no augšā, lai viņš iedomā kaut kur tenā, es nezinu. Basketbola klubs Vidzemes augstskola saka lielu paldies faniem par lielisko atmosfēru. Ceram uz jūsu atbalstu arī turpmāk. Ģirtam Everim rīt nebūšu darbā, varbūt vienos.